Ceļojums laikā un svētki. Satikšanās prieks. Salidojums. Labvakar svētkos visi klātesošie. Esiet sveicināti visi, kuru ceļš savijies kopā mūsu skolas salidojumā. Krīt maza sēkla brūnā mēlā, un man to gribas turpināt. Zem viena sakne otru tālāk, un man tās gribas turpināt. Un asins zaļš no zemes iziet, un man to gribas turpināt. Un apdulmoši zieds iziet, un man to gribas turpināt. Un brūna bite nāk pēc medus, un man to gribas turpināt. Un kūst no medus sirdīs ledus, un man tā gribas turpināt. Pār diriģenti pulti rokā, un man to gribas turpināt. Šals skaļa dziesma aizsniedz dzirdi, un man to gribas turpināt. Un iekļūst nemūžīgā sirdī, bet man to gribas turpināt. Dievs svētī Latviju! Nevaram svētkus svinēt, nepasakot piemiņas vārdus bijušajiem skolas direktoriem, daudziem skolotājiem un skolas darbiniekiem, kuri savu darba mūžu ir veltījuši darbam skolā un kuru vairs nav starp mums. Laiks atstāja savas zīmes zemes vaigā, mūs neaizmirstams. Lai kā mēs savas zīmes atstājam, mēs zinām, ar to mēs savu laiku iemūžinām. Un galu galā tas nav maz. Mums mūžība ar mūžu pateicas. Lūdzu, ar klusuma brīdi godināsim tos Zasas vidusskolas direktorus, skolotājus, skolēnus un darbiniekus,
kur uz mums noraugās no mākoņa malmas. Paldies! Jau 10 gadi paskrējuši, un atkal jūs satiekaties šeit, mūsu mīļajā Zasas vidusskola. Ziedi var plaukt un ziedēt tur, kur ir gaisma un siltums. Siltums ir tur, kur ir uguns. Bet uguns ir jāiededz. Ne katrs to prot. Uguns jāsargā. Kādam patstāvīgi jābūt nomodā. Skaliņš jāpiena, oglīte jāpapūš. Kas to darīs? Paskaties apkārt, vai tad trūks darītāji, skolas ļaudis, esošos un bijušos pedagogus, absolventus un šodienas skolēnus. Viņus visus vieno pozitīvu, nesautīgu enerģiju, kas aizrauj, kas aizdedz. Es redzu un jūtu, uguni noslēpt nevar. Katrs savu darbu zina, un skola kļūst silta un gaiša. Deg sveces un malka, uguns, kur un zvaigznes, dzirksteles un vēja lukturi, pirksti deg, acis un sirds deg, vārds deg mēles galā. Vārds Zasas vidusskolas direktorei Ievai Prodišķei. Sveicināti cienījamie absolventi, kolēģi, skolas draugi un atbalstītāji. Mūsu skola šajā mācību gadā nosvinēja 85 gadu jubileju. Daudz vai maz? Daudz, jo dzīve skolā ir ļoti dinamiska. Nav 2 vienādu dienu, nav arī 2 vienādu nedēļu, un pavisam noteikti nav 2 vienādu gadu. Laiki mainās, vēsturiskie notikumi mainās, direktori mainās, bet nemainās cilvēku attiecības. Un tas vienmēr visos laikos ir pāri visam. Un droši vien tieši kopā piedzīvotie brīži, mūsu kopīgi pavadītie mirkļi, draugi, piedzīvojumi, tas viss šodien uz šeit ir savedis kopā. Atmiņas par skolas laiku nevar salīdzināt ar vienām citām atmiņām. Tās paliek uz mūžu. Par izlaidumiem, ekskursijām, par rājieniem un blēņām, un arī par pirmo mīlestību. Par draugiem. Nevis vienkārši par draugiem, bet draugiem uz mūžu. Jūs visi esat sanākuši šeit, lai atkal dalītos ar atmiņām par to laiku, kad jūsu dzīves ritēja Zasas vidusskolas gaitiņos. Jo tās, manuprāt, ir vienas no skaistākajām atmiņām. Tādēļ es ceru, ka jums šovakar būs sirsnīgas sarunas, ar atvērtu sirdi un to pacelājumu sajūtu, kas viss ir nākusi līdz vēl no skolas laika. Un saviem kolēģiem es gribu novēlēt turpināt būt par šo skaisto atmiņu veidotājiem. Taču šodien mēs svinam arī vasaras saulgriežus. Un ar Elti šodien bija uzdots mājas darbs – sapīt vainagu. Vainags ir vasaras saulgrieža būtiskākais simbols. Tas ir spēka un līdzsvara simbols. Un spēks jau rodas no pašu radītā. Senie latvieši ticēja, ka vainags, kas pīts ar apzinātību, domām un treidi viņām zālēm, ir kā aizsargājošs vairogs. Tāpēc, lai jūsu šodien darinātie vainagi sargā ne tikai jūs, bet arī mūsu skolu. Lai katrs solis, ko spēsiet šodien un rīt, ir ar cieņu pret šo zemi, un katra doma, ko domāsiet, ar gaišu skatu nākotnē. Lai mums visiem šovakar skaisti svētki, lai visi skaistākie stāsti tiek izstāstīti, un lai visgaišākās domas tiek veltītas Zasas vidusskolai. Paldies! Un es degu nepacietībā sāku mūsu šodienas stāstu. Lai sākas mūsu stāsts. Šodienas stāstu mums palīdzēs iedegt Zasas vidusskolas absolventu ansamblis, Zasas vidusskolas 5.9. klašu deju kolektīvs Dzirnupīte, Zasas vidusskolas muzikālais ansamblis Emociju pārslodze un Zasas tautas nama vidējās paaudzes deju kopas solis. Iedomājieties, kāds mūsu skolā izlaidumu ir svinējis pirms 75 gadiem. Kāds pirms 7,
kāds arī būs 27. Un es ceru, ka kāds svinēs vēl arī pēc 100 gadiem. Laika līnijā mēs atzīmējam dažādus punktus. Jā, taču cauri laikam mūs vieno viena valsts, viena valoda un skola. Cieņa, pateicība, mīlestība. Reiz bija citāds viss, reiz zaļoja jaunība, cerības plauka, tad asins bija karsta, tad gaišs bija laiks, un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka, un nākotnes spoža kā saules svaigs. Mēs varam būt laimīgi, ka dzīvojam šajā zemē Latvijā. Mums ir jālepojas ar to, ka mēs esam latvieši, ka mūsu zeme tiek dēvēta par vienu no zaļākajām pasaulē. Mums katru mīļu brīdi jānovērtē, ka virs mūsu galvām ir mierīgas debesis. Arī skolas laiks, lai gan katrai paaudzei piedzīvot citādāks, tomēr saistās ar Latviju. Gribētu jums nolasīt kādu skolēnu stāstu par to, kas viņaprāt ir Latvija. Kādu vakaru arī es domāju, kas ir Latvija? Vai tas ir tikai mazs zemes gabaliņš uz mūsu planētas Zemes? Varbūt tā ir tikai vieta, kur man liktenis lēmas piedzimt un nodzīvot savu dzīvi? Bet varbūt tas ir tikai nosaukums, skaņa, vibrācija, jo ilgāk es domāju, jo dīvaināks kļūst manas domas. Mazas kailas pret dziļāk un dziļāk vasaras lietus radītajā siltajā pērtē, tad skatam paveras dzelteņu pieniņu pļava, pilna saldas, smaržas un bišu sanoņas. Krāsainu lapu paklājas ar kājām un gladiolu puķi mazā zēna rokās. Trokšņaini skolas gaitiņi, pilni ar prieku, pārsteigumiem, veiksmēm un neveiksmēm, dusmām, strīdiem un asarām, sniegotas ziemas ar ragavu priekiem, īsta puišu draudzība un meiteņu noslēpumainie smaidi. Slapjie rudeņi, kad lietus nežēlīgi kapā seju, vēršot nos cepuri. Māmiņas smaidi, mazām brāļu uzstājīgie, kāpēc? Omas raupjo roku klāsti, opja nopietnās sarunas par sportu, vecopja zaldātu stāsti un vecomas atmiņas par laiku, kad zāle bija zaļāka un debesis zilākas. Un tad es pārsteigumā noelšos. Jā, tā taču arī ir tā Latvija. Mana un tikai mana Latvija. Arī citiem cilvēkiem ir katram sava Latvija, ar savām krāsām, smaržām, izjūtām un pārdzīvojumiem. Un visiem kopā tā ir mūsu Latvija. Citiem tā šķiet maza un necila, bet mums liela, lepna un skaista. Zeme, kuru mīlam, ar kuru saistāms mūsu senču dzīves un saistīsies arī mūsu ēnas. Bezgala mīļa, sargājuma, kopjama un lolojama. Mūsu Latvija. Neiedur
mirt, es tev visu dotu, ja tu pierītu mazliet. Ja kaut brīdi tu man ļautu prātīgai un klusai būt, vai tad zvaigznes neapskautu? Nezinu, varbūt. Sirds, kas tev gar zvaigznēm daļas? Tā jau mani nemieris māc, tu tik strauja un tik skaļa, un ja tevi sadzir kāds, un ja sadzir, klusēt spēsi, saki taču, kā tad būs? Neprāt, ja neklusēsi, atnāks kāds un paņems mūs. Skolas laiks ir satikšanās laiks, pirmās mīlestības un draudzības laiks, ar apsolītām vasarām, kas pavadītas kopā, vēliem rudens vakariem un vēstulēm uz kļavu lapām, ar garām ziemas pastaigām, tepat pa Zasas parku un pavasara putnu dziesmām dziedošos ceļiņos. Arī šodien gaisā jūtams neviltots klases biedru atkal redzēšanās prieks un tikšanās sajūsmu. Varbūt pat kādai dāmai vai kungam sirds klusāja pacelājušās gaidās jau nedēļa pirms salidojuma, jo varēs satikt skolas laika pirmo mīlestību, kas, kā zināms, nekad nerūsē. Domāju, ka arī mūsu absolventu lokā ir pāri, kuri satikušies skolā un joprojām savu dzīvi turpiniet kopā. Tāpēc ļaujieties šai emociju vētrai un ļaujiet mīlestības skaņām uzbūt skolas dienu burvību.
absolvējis Zasas vidusskolas 12. klasi, un skolā esi piedzīvojusi daudz jautru brīžu. Vai tu vari pastāstīt kādu interesantāko atgadījumu, kas ar tevi noticis skolā? Vai varbūt atceries, ko tev vecāki stāstījuši? Patiesībā esmu apkopojis vairākus īsus atmiņu stāstus, kurus ieguvu mācību nolūkos. Padalīsimies ar tiem. Šis ir no 2000. gadiem. Kāda absolvente stāsta, ka, lai ātrāk tiktu pusdienās, puiši cēla meitenes ārā par pirmā stāva logu, lai mūs nepieķertu un audzinātēji nebūtu problēmas par to, ka viņa palaida mūs ātrāk no stundām. Dažreiz mēdzām aizņemties kādas skolotājas velosipēdu un braukājāmies pa skolu. Es uz bagāžnieka, mans klases biedrs pie stūres. Bieži mēdzām matemātikas skolotājas salauz cirkuļus, it kā netīšām. Daži klases biedri vēl šobrīd pērk skolotājai jaunu cirkuli. Šīs atmiņas ir no mazliet vairāk kā pirms 5 gadiem. Mēdzām karināt ārā pa logu savu klases biedru somas. Kā somas īpašnieks atvēra vaļā logu, tā soma nokrita zemē. Tas bija laiks, kad gandrīz katram bija telefons, bet internets bija dārgs, taču skolā bija vairāk. Bet paroles bija tikai skolotājiem. Tad mēs kāpām pie rūteriem, to aizmugurē meklējām paroles. Okšķirējām uz skolotāju datoriem, lai paroles iegūtu. Man ir vēl viens stāsts, kas norisinājās pirms kādiem gadiem 30. Vidusskolas laikā mēs meitenes bijām aizgājuši uzpīpēt. Atnākot uz klasi, skolotāja pienākot klāt pateica, tas ir ļoti neforšas smaržas izvēlējusies. Vēl atceros, ka klases puiši pamatskolas laikā aiz krāgas aizbēra kaktusa dzelonīšus. Tā gan bija diezgan nepatīkama sajūta. Puiši mēdz arī meitenes piesiet pie krēsla ar visu, kas pagadījās par rokai. Šis stāsts ir no 70. Gan meitenēm, gan zēniem bija jāmācas traktormācība. Bija ne tikai jāpārzina visas traktora iekārtas, bet jāmāk arī braukt. Traktormācību mācīja skolas saimnieks. Meitenēm bija ļoti lielas grūtības gan ar teorētiskajām zināšanām, gan ar praktisko braukšanu. Braukšana notika pa parka teritoriju. Es gandrīz iebraucu upē. Saimnieks bija ļoti uztraucies, bet divnieku neiela. Astronomijas skolotājs par maniem kontroldarbiem teica, ka tie ir literāri apcerējumi par astronomisku tēmu. Klausoties šo stāstus, pilnīgi žēl paliek, ka šogad jau absolvēju skolu. Tik daudz blēņu vēl varētu sastrādāt un tik daudz joku izstrādāt. Viss ir joks, par visu smējies, lai citi raud un vajag. Ja ir labi, pakavējies, un ja netīk, projām lai.
priestru, mēs tevi gaidām.
saulgriežu laiks, kad cilvēks un daba saplūst vienā veselā, kad ik viens zāles stiebriņš, ik viena ūdenslāse ir spēcinoša un dzīvības pilna. Saplūstot ar dabu, mēs saplūstam ar savu iekšējo būtību, tādējādi iegūstot harmoniju un dzīves prieku. Piekrītu visam tam, ko iepriekš teici, bet vai tu man vari pastāstīt, kādas tad ir saulgriežu tradīcijas? Jādedzina jāņu ugunskurs, jāpin vainagi, jāvāc dažādas zālītes, jādzied dziesmas, jāēd siers, jādzer alus, jāveic kādas saulgriežu vakara burvestības. Par burvestībām gan neko nezinu, bet dažus saulgriežu ticējumus par skolu gan es tev varu pastāstīt. Saulgriežu naktī skolēniem jāmet nesekmīgai kontroldarbi ugunskurā. Cik kontroldarbi sadegs, tik gadi vēl jāpavada skolas solā. Ja skolēns saulgriežu rītā dodas uz skolu ar prieku sirdī, tad kaut kas pa gadu nav bijis riktīgi. Tas, kurš saulgriežu vakarā caur skolas skursteni izlaiž baltu balvu visu gadu, paši zinām.
Vasaras saulgrieža dabā nav tikai laiks, tas ir spēks. Tā ir ugunsdziesma, rasas dziedinājums, ozola viedums un papartas noslēpums. Katrs solis pa zemi, katra dziesma vējā savies ar senču balsīm un atmodina spēku. Tā ir nakts, kas jāsaveida, jāizdzīvo, jāsaka. Paldies par skaisto kopā būšanu šovakar. Vārds Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Varnam. Labvakar visiem! Mēs visi nākam no savas bērnības, no savas ģimenes, no savām mājām, no savas skolas. Ar skolu iegūtajām zināšanām mēs dodamies tālāk, dodamies sasniegt uz savus. Vieniem varbūt viņi ir veiksmīgāki, citiem varbūt nav tik veiksmīgi. Tad mēs viena daļā atgriežamies atpakaļ, savās dzimtajās mājās. Vienus dzīves liekuloči ir daudz tālāk. Bet šodien tas vidusskolā ir svētki. Skola ir aicinājusi mūs visus atkal kopā. Aicinājusi kopā satikt draugus, paziņas, dalīties atmiņu stāstos gan par skolas gaitām, gan par terapībām, gan vēl kaut ko citu, iztaigāt skolā laikā takas, pa kurām esam staigājuši. Es saku šodien paldies bijušajiem skolotājiem, paldies tagadējiem skolotājiem, darbiniekiem un arī šī pasākuma organizatoriem, kā arī, protams, vecākiem, kas savus bērnus laiž Zāsas vidusskolā. Un novēlēsim šai skolai vēl ilgi pastāvēt. Vai ir kāds absolvents, kurš vēlas to pateikt? Sveicināti! 1976. gads izlaidums. Mēs šodien esam ieradušies apmēram 7 absolventi. Daži nāk mūsu vairāk. Zinām ko? Es savā dzīvē esmu sasniedzis diezgan daudz. Man ir dalībā 7 dzējoļu kopkrājumos. Manai sievai ir izdotas 3 autogrāmatas dzējā, sarakstītas dziesmas ar viņas vārdiem, kāpāds 15 grupa 2 balsis no Jūrmalas. Ko vēl var pastāstīt? Man ir skaists Sambernārs Sons, Mārļu Foršs, Papadājums no Kongo Republikas. Un vienu katru dienu man saka, čiepa, čau. Tad viņi atdeva viņu telefonu zvanus, un tad viņi saka, halo, un tad viņi saka, kuš, nāc šurpu. Ko vēl var pateikt? Kaut vairāk neko nerunāsim, jo īsāk jau labāk. Tev paldies! Skaisto Zāsas vidusskolu un atgriežoties šeit. Es sastopu tik daudz jaukus, foršus cilvēkus, man vispār pārsteidz. Nu, kaut kā tā. Paldies!
patiesas prieks redzēt pilnu zāli un patiesas prieks, ka tradīcijas turpinās, ka dejotāji gan lieli, gan mazie dejo, un tāpēc tik jauki iegribt atmiņās un atcerēties šo pašu skatu, kā arī mēs bijām tādi. Un liels paldies skolai, liels paldies par šo tradīciju 5 gadus tikties. Un īstenībā to mēs novērtējam tikai tad, kad paliekam vecāki, ir tāda iespēja, un ka mēs vēl esam visi kopā. Es novēlu tāpat kā Latvijai ilgu mūžu, arī skolai. Un patiesi gribētu, lai Latvijā dzimst bērni, un lai novados, pagastos dzimst bērni, un šī skola turpinātos mūžīgi. Paldies! Paldies, ka esat sanākuši sabraukuši uz Asas vidusskolas salidojumu. Svinīgā daļa beidzot noslēgusies, nu tikai mazliet organizatori. Šodien skola un tās apkārtne ir atvērta pastaigām, sarunām, kafijas dzeršanai. Blakus skolai uz upītes pusi ir sagatavota vieta ugunskuram, kuru ieteksim pusli. Skolas pirmajā stāvā visus fotografēties gribētājus gaida profesionāls fotogrāfs. Bildes varēs iegādāties uzreiz. Pirmajā stāvā līdz pusnaktī tiks demonstrēts fotogrāfijas slēdšus, bet otrajā stāvā ir apskatāmas fotogrāfijas. Klašu telpās ir iespējams uzklāt galdus. Balva ar dzīvo mūziku pie skolas sāksies 9:30. Visi absolventi vakarā aicināti nogaršot salidojumu kliņģeri pirmajā stāvā. Bijušie un esošie skolas direktori, skolotāji un darbinieki pulksten 8 satiekas skolas pagrabinā. Ja kāds vēl nav paspējis reģistrēties, laipni lūdzam skolas foijē nāciet. Un nu darīsim tā, kā īsti latvieši dara. Dziedāsim, dejosim un priecāsimies. Taču sākumā, kamēr neesam izklīduši visi un pilnīgi visi klātesošie ir aicināti uz kopīgu fotogrāfiju pie skolas.